Tā, kas mums ir ar T4 salonu, kaut kā tā mums te izskatās, priekšā ir rāda sēdekļi. Šoferis sēdeklis varbūt nav tā labākajā kondīcijā, tur kaut kāds caurumiņš un krāsa nobužājusies blakus sēdētāji, beņķis ir labāks. Bet braukšanas komfortu tas netraucē. Sēdekļi ir nenormāli ērti uz tāliem gabaliem, mugura dibens nenogurst. Visādas pozīcijas ir ērti pieregulējums, tā kā tādā ziņā baigi ok. Stūrē kaut kāds apalciņš uzlikts bišķi, lai atsvaidzinātu to izskatu, un kaut kā tā mums te izskatās. Kaut kāda mūzika arī ir pionierīts. Te kādreiz bija bardačoks atturams ar glāžu turētājiem, bet viņš bija bojāts, noņēma, gribēja nomainīt, bet tā arī palika pierada, ka viegli visu kaut ko ielikt ir. Un kaut kā tā arī palika. Šobrīd kaut kāds kafijas krūzes liek te durvīs braucot šī nodalījumā, un arī baigi ok ir. Tā kā krūzīs, kur ielikt ir, viss ir ok. Aizmugurums izskatās kaut kā tā. Pēdējā rinda ar sēdekļiem ir izņemta, jo šobrīd mašīna atrodas Dānijā. Braucām vajadzēja visādas mantas salikt. Bet tā, ir vēl viena rinda ar sēdekļiem. Un kas pa salonu apšuvis varbūt nav tā labākajā kondīcijā. Pirmkārt, mašīna, protams, nav jaunā. Otrakārt, pirms manis īpašnieks bija cilvēks, kas laboja mašīnas. Vadāja visādas detaļas laikam, un nevienmēr droši vien bija tīrās drēbēs ar tīrām rokām. Un es savukārt ar to busu esmu vedis viss, kas vien iespējams, materiālus, mēbeles, visu kaut ko, bet, tam viņš arī paredzēts darbiņam, tā kā kaut kā tā paklājiņš, bišķi, lai būtu umlīgāk, un kaut kāds tāds mums te tas iekšējais apzorčiks.